Jā, kvantu pasaule, dzīve pirms un pēc. Attīstoties ar vien jaudīgākiem superdatoriem, kvantu datoriem, mums radīsies ar vien vairāk iespēju ļoti ātri apstrādāt lielu datu apjomu un arī veikt ļoti sarežģītus uzdevumus. Bet tas arī nozīmē to, ka tas ir apdraudējums mūsu esošajiem datu šifrēšanai un datu pārraidei. Kur tad mēs īsti esam un ko tas nozīmē? Pirms kvantu ēra, pēc kvantu ēra. Mēs esam kaut kur pa vidu pirms kvantu ērā un ceļā uz pēc kvantu ēras, bet līdz šim nav zināms vai publiski izpausts neviens kvantu dators, kas spētu uzlauzt esošos šifrēšanas algoritmus, bet mēs zinām, ka pasaulē vadošajās laboratorijās notiek ļoti lieli soļi, lai tuvotos kvantu datoru attīstībai. ENISA un NIST eksperti spekulē, ka lielas šifrēšanas jaudas kvantu datoru varētu parādīties tuvākās dekādas laikā vai pat ātrāk. Bet dzīve pirms. Tas ir tas, kur mēs esam šobrīd. Kāda tā izskatās, jau ļoti daudz pieminēts šodienas laikā, kur mēs dzīvojam šobrīd. Mūsu reģionā nav noslēpums, ka kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā mēs piedzīvojam ļoti, ļoti lielu kiberincidentu pieaugumu, Latvijā par 40%. Uzbrukumi valsts un iestādēm un kritiskajai infrastruktūrai ir četrkārtojušies. Mūsu TET klientiem katru dienu nākas saskarties ar vismaz 3 dedus uzbrukumiem. Un pasaulē no visiem uzbrukumiem 53% gada laikā piedzīvo dīkstāvi. Kopš 2022. Gada, kad parādījās ChatGPT, pīkšķerēšanas uzbrukumi ir pieauguši par vairāk nekā 4000%. Un tas viss ir iemesls, kāpēc mums nākas domāt par arvien kompleksāku IT drošību, gan valsts sektorā, lielajos un vidējos, arī mazajos uzņēmumos, kas apvieno drošību visiem šiem elementiem un šo elementu savstarpējo sadarbību. Tīkla aizsardzība, IT infrastruktūra un cilvēks. Pēc kvantu ēra mums sola arvien lielākus izaicinājumus. Un tie simptomi parādās jau šobrīd, jau pēdējos gados. Francijas kiberdrošības aģentūra ziņoja, ka 2023. un 2024. gadā Francijas slimnīcas piedzīvoja izspiedēju vīrusu un datu noplūžu uzbrukumus. Iegūtie dati, pacientu dati, šifrēti medicīnas ieraksti, šifrētas rezerves kopiju arhīvi. Tālāk tajā pašā gadā Lielbritānijas lielākais biznesa pakalpojums sniedzējiem Capita nozaga gan uzņēmumu, gan valsts sektoru datus, arī pensiju fondu datus. Un šie iegūtie dati bija šifrēti e-pastu dati, maksājumi, rezerves kopiju faili, kas pēc tam publicēti dark web. Datu noplūde notikusi arī Lielbritānijas vēlēšanu laikā no 2021. līdz 2022. gadam. Un iegūtie dati ir datubāzes ar 40 miljoniem vēlētāju datiem, šifrētiem e-pastiem. Varētu uzdot jautājumu, kāpēc uzbrucēji vēlas ievākt tik lielu apjomu šifrētus datus, ja tos nevar šobrīd atšifrēt. Tas ir saistīts ar tendenci harvest now, decrypt later, jeb apdraudējums ievāc tagad un atšifrē vēlāk. Uzbrucēji noskata potenciāli vērtīgus gan šodien, gan nākotnē datus, lai pēc tam tos varētu atšifrēt, kad tiks palaisti kvantu datori. Tas sniedz iespēju pēc tam iegūt gan ekonomisku labumu, gan arī politiskas priekšrocības. Tāda iezīmējas dzīve pēc un tie apdraudējumi, kas šobrīd parādās. Un uzbrucēji lieliski zina, kur tad slēpjas šie sensitīvie dati. Tas nav noslēpums. Jau šodien tika pieminēta vairāk kārt šī kritiskā infrastruktūra, kritiskie pakalpojumi.
Tas ir finanšu sektors, veselības aprūpe, telekomunikācija, kritiskā infrastruktūra, noteikti valsts sektors, aizsardzības sektors, enerģētika, transports un loģistika. Un tieši šie ir tie virzieni, kuriem vajadzētu būt pirmajiem, kurus aizsargāt ar šo nākotnes aizsardzību, kvantu algoritmos balstītu šifrēšanu un datu pārraidi. Un tas, ņemot vērā šos minētos jau simptomus, ir tikai laika jautājums, kurā brīdī šie algoritmi tiks atšifrēti un uzlausti. Un, līdz ar to tas ir liels jautājums mums pašiem, vai mums ir atbilde šim jautājumam, vai mēs jau tam gatavojamies, vismaz tādā līmenī, lai aizsargātu savus kritiskos pakalpojumus un kritisko infrastruktūru. Mēs pie tā jau strādājam, audzējot gan kompetenci, gan infrastruktūru divos virzienos kvantu drošajā jomā. Viens ir pēckvantu šifrēšana, jeb angliski saīsinot PQC, digitālās vides, programmatūras un sensitīvu datu aizsardzībai. Un otrs virziens ir kvantu atslēgu izdalīšana, jeb angliski saīsinot QKD, kas aizsargā datu pārraidi. Šo abu kombināciju apvienošana, piemēram, telekomunikāciju uzņēmumam Orange, ļāva jau šajā vasarā palaist savu kvantu drošo tīklu Parīzē, pie kura ir pieslēgušies jau finanšu sektora pārstāvji. Tad apkopojot pēc kvantu šifrēšanu būs šis nākamās paudzes seifs, ar atslēgām, kuras nevarēs atlauzt uzbrucēji, pat ja tiem būs pieejami kvantu datori. Un otrs QKD, šis drošais kurjers, kas nogādās atslēgas un aizsargās datu pārraidi. Jau šodien dzirdējām prepare, prepare, prepare. Un sagatavošanās ir jāveic jau šodien. Mēs to darām sadarbojoties gan ar vietējiem, gan ar startautiskajiem partneriem. Kā mēs to sākām 2022. gadā, sākot ar Nacionālā kvantu tīkla izveidi sadarbībā ar Latvijas partneriem. Šī projekta ietvaros esam izveikuši jau ļoti praktiskus testus sadarbībā ar veselības aprūpes un finanšu iestādēm. Un mēs esam ļoti pateicīgi mūsu drosmīgajiem partneriem, kas ir gatavi būt šo testu caumlauži arī Latvijā. Tās ir jau šeit redzamās iestādes. Mēs ejam tālāk, tāpēc, ka mēs nedzīvojam uz vientais salas, mēs esam savstarpēji savienoti, mēs ejam tālāk, attīstot pārobežu kvantu drošo savienojumu, gan Baltijas reģionā, gan ejot tālāk uz Poliju, Vāciju un visu Eiropu. Un tā ir daļa no šī Eiropas kvantu drošā tīkla attīstības EuroQCI. Te gan ir kaut kas sabrucis. Bet EuroQCI atbalstīja sākumā nacionālo kvantu tīklu attīstību, tālāk virzoties uz pārobežu savienojumiem un Eiropas kvantu drošā tīkla attīstību. Paralēli tam visam norisinās arī Eiropas Savienības pārēju uz pēckvantu šifrēšana. Eiropa ir nostādījusi ļoti striktus mērķus, kas būs jāizpilda. Līdz 2026. gada beigām visām Eiropas Savienības valstīm būs jāizveido savi nacionālie pēckvantu šifrēšanas pārējas ceļa kartes. Un jābūt uzsāktiem arī pēckvantu šifrēšanas izmēģinājumiem augsta un vidēja riska lietotājiem. Savukārt līdz 2023. gadam ir paredzēts, ka būs pabeigti jau izmēģinājumi augsta riska lietotājiem visās Eiropas valstīs un uzsākt arī testēšana un plānošana vidēja riska lietotājiem. Un tiks iespējots arī kvantu drošās programmatūras un to atjauninājumi. Eiropas Savienības mērķi iet kopsolī arī ar NATO kvantu tehnoloģiju stratēģiju. NATO uzsver, ka pēckvantu šifrēšana ir jāievieš jau šodien, un tālāk tas jāsavieno kopā ar kvantu atslēgu izdalīšanu, lai radītu šo superdrošos savienojumus.
Un arī mēs te spēram jau soļus, ļoti praktiskus soļus, lai nonāktu šajā kvantu ērā un būtu droši šajā kvantu ērā. Mums jau šobrīd ir droši un stabili kiberdrošības risinājumi. Mēs attīstam šifrēšanas atslēgu pārvaldības platformu, kas šobrīd ir bāzēta klasiskajā šifrēšanā, lai pēc tam pievienot arī pēckvantu šifrēšanu un kvantu drošo Eiropas tīklu ar kvantu izdalīšanas atslēgām. Tādējādi pēckvantu ērā, ieejot ar kvantu drošu atslēgu šifrēšanas pārvaldību un datu pārraidi. Tas nav vienkārši process vai tādi pētniecības soļi, kam mēs ejam cauri. Tie ir ļoti praktiski izmēģinājumi un eksperimenti, lai mēs saprastu, kā tas reāli strādās. Mēs apzināmies, ka tam būs vajadzīgs laiks, lai mēs paši ieviestu to savās sistēmās, un lai mēs būtu gatavi to piedāvāt arī mūsu klientiem. Un, jā, kvantu ēra ir tepat aiz stūra. Tā iespējams pienāks ātrāk, nekā mēs par to domājam. Tajā brīdī, kamēr eksperti un pētnieki vēl spekulē tieši kurā brīdī parādīsies kvantu datori, mums, tiem, kuri ir atbildīgi par drošību, ir jābūt gataviem, lai mūs nepārsteidz nesagatavotus ne kvanti, ne superdatori, nekādi citi apdraudējumi. Paldies par jūsu uzmanību! Guna, vai jūs sakat, ka tas QKD reāli darbojas, un tas nozīmē faktiski, ka tur jābūt jau izmantotai kvantu tehnoloģijai, nevis parasti līdz šim zināmajiem datoriem un principiem? Jā, QKD, jeb kvantu atslēgu izdalīšana, ir ierīces, kas aizsargā datu pārraidi no datu centra uz datu centru šajā datu pārraides procesā. Tie paši nav kvanta datori, bet tās ir tās ierīces, kas aizsargā uz fizikas pamatiem, kvantu fizikas pamatiem šo te datu pārraidi. Ļoti svarīgi, ka šīs te procesi tiek aizsargāti tieši lielo datu pārraidē. Šobrīd viss, kas saistīts ar kvantu datoriem un datoriku, un tas viss ir diezgan tāds nestabils, un rezultāti reizēm nav īsti paredzami. Cik stabils ir šī sistēma šobrīd, kā to var panākt situācijā, ka mums vēl nav to kvantu datoru? Tas ir iespējams tikai un vienīgi ar testiem, ar izmēģinājumiem, gan laboratorijas apstākļos, tāpēc mēs gājām arī ārpus laboratorijas apstākļiem, lai sadarbotos ar reāliem potenciāliem klientiem, gan veselības sektorā, gan finanšu sektorā. Tas ir tas, kas mums ir jāizveic. Mēs nezinām, kā tas strādās, pirms mēs neesam izmēģinājuši. Tur ir ļoti daudz arī riski, līdz tam mums jānonāk. Bet tātad jums arī ir tādas ierīces, ar kurām to var darīt, un viņš šobrīd reāli darbojas? Jā, šobrīd darbojas. Šobrīd mēs tiešām liekam kopā šo nacionālo kvantu tīklu, lai aizsargātu mūsu pašu infrastruktūru. Tas nozīmē, ka sākot izmantot šobrīd šādu pārraides veidus un principus, mēs esam nodrošināti pret situāciju, kurā cilvēki, kas būs savākuši informāciju, pēc tam varēs viņu atšifrēt ar kvantu datoriem. Tas ir atkal stāsts par pēckvantu šifrēšanu. Šobrīd lielākā daļa strādā uz klasiskās šifrēšanas algoritmu aizsardzību digitālajā vidē. Kā es minēju sākumā, vēl mums nav zināmi šie datori, kas var uzlauzt šo klasisko šifrēšanu, bet mēs dzirdam, ka viņi nāk un viņi tuvojas, un tāpēc mums ir jāliek klāt ar vien šie jauni aizsardzības algoritmi, kas tad būs stiprāk arī pēckvantu ērā. Un viens jautājums no slaido. When this quantum security initiative is going to be launched and used in real-life applications in Europe? Vienu iniciatīvu es jau minēju. Tātad Eiropā komerciālais kvantu aizsardzības tīkls ir palaists jau Parīzē. To ir izdarījis Orange sadarbībā ar Japāņu partneriem. Un mēs zinām, ka tas darbojas un tas aizsargā jau finanšu iestādes tur. Pamazām Eiropā uz to attīstās un mēģina arvien vairāk iet iekšā arī tādos praktiski komerciāli izmantojamos. Iespējams, ka pirmais tīkls, ko aizsargās un kas jau tiek attīstīts, noteikti ir militārais sektors. Tad tur šobrīd tā ir obligāta prasība? Šobrīd tā nav obligāta prasība, tāpēc, ka tiešām pamazām vēl šīs tehnoloģijas attīstās.
Labi. Vai kāds jautājums zālē? Ok, paldies, Guna. Droši vien, ka jautājumi ir droši, varat Gunai jautāt personīgi aplausīm.